Tā, nu dušas zonā arī saskaros ar mazu problēmiņu. Reku gribēju pielikt dušas jaucējkrānu. Ideāls standartiņš, šitāds man viņš ir. Reku es viņu pielieku, es pat vēl neesmu sācis skrūvēt klāt, un man jau vītnīte tūliņās beigsies, kur atslēgu pielikt. Tā kā man šī vietā arī būs jāliek pagarinājumi. Žēl, ka man viņš šobrīd nav. Es gribēju to šodien izdarīt, bet, diemžēl, tad pārcelsies uz citu dienu. Tā, nu šobrīd es te baigi mulkos ar šitām pagarinājumu vītnītēm. Situācija sakojuši, man ir 3 dažādi izmēri. Man ir 1, 1,5 un 2. Es te visādi mēģinu, te man sanāk tā, ka šī pusē ir 1, šī pusē ir 2. Un tepat viņš iznāk ārā vairāk, bet par cik šitien vītnīte neieskrūvējās līdz galam, man šitas ir pa pus centimetru vairāk uz āru nekā šitas. Kas nozīmē, ja es negribu griezt šito ekscentriņu un atstāt viņu kā ir, tad man šī pusē jābrauc jau 3. reizi uz veikalu jānopērk 2,5. Nu labi, beigās kaut kā izmocīju ar materiālu to, kas ir šo ekscentriņu bišķītiņās. Mēs tomēr nogriezu 3 mm īsāku, tagad ir smuki, ir vienāds attālums, šitas forši uzskrūvējās. Tagad pieliku pagaidām vēl bez šitiem, kur man ir tiem dekoratīvajiem, kas te aizsaka šito te, jo es gribu pieslēgt ūdeni, pastīties, vai nekur man netek, vai viss ir pareizi un viss ir forši. Un ja nekur nekas neticēs, tad visticamāk es šitajās vietiņās iespiedīšu silikonu, jo man nevisai patika, kā šie dekoratīvie piespiežās pie sienas. Man vēl, ka tur ūdens, ka teklē, viņš pēc tam tur netek iekšā. Tā kā davai testējam. Nu, tā iespiedu sanitāro silikonu, viņš gan caurspīdīgais. Smuki gadījumā tur reiz tā dekoratīvā vāciņa tecēs ūdens, lai tur netek iekšā aiz flīzēm un lai viss ir droši. Nu, redz, kā man sanāca. Īstās baigi skaisti, ideāli standartiņš no vannu pasaules, šādi. Vēl klausulīt jāpieliek, bet es domāju, ka man nāks griestu džeks, man tāpatās šitas būs jāņem nost, lai viņam tur vieglāk visur tik klāt. Šobrīd gribēju pielikt, saprast, vai visi augstumi, visi pareizi, visi līmeņi, visi ir baigi forši un izstās super. Un vēl viena lieta, kur sanāca bišķi pačkarēties. Man flīzētājs nebija ieflīzējis, tā teikt, tieši pa vidu. Man vajadzēja, lai tie ekscentriņi ir uz kreiso pusīti. Tā kā es viņus skrūvēju klāt, viņi gribēja beigties šī pusē. Es tur baigi izmocīju, kamēr es dabūju forši viņus taisnu, lai ka pieliek štangu, nevar redzēt apakšā šūvju vietu flīzēm. Nu tā, man liekas, ka ļoti skaisti krāni, tā teikt, modernais stiliņš un šī tāda. Paskatieties, kā jums patīk mana ideja. Ops. Uz līmpapīra, A4 lapas, kas ir līmējā uz printera, izprintēju. Smuki visu sarakstīju, ar dzeltenu atzīmēju gaismas, ar zilu rozetes un pārējais, tad tur ir virtuvē plīts, siltumsūtnes un tās lietas. Un tā, man liekas, ļoti viegli saprotam. Tā forša atver uzreiz, bums, gaismas tur, rozetes tur. Tā, nu šobrīd ņemos ar, tā teikt, dušas durvīm, dušas stiklu, mēģinu saprast, kā viss jātais, kā pareizi visu sataisīt, jo ir tur tādi bišķi sarežģījumi, nav viegli, un vēl viena lieta, kur es aizķēros. Man gribējās šo sānu profilu likt šeit līdz ar malu, šo sānu profilu, kas skrūvējās pie sienas, likt ar šo malu, bet sanāk situācija. Man šeit apakšā, ja es viņu lieku līdz ar to malu, tad man šis apakšējais profils sanāktu, ka stāvētu šādi. Tad tur sanāk tāda riktīgi stulba palodzīta, kur krāties ūdenim, tāpēc man vajadzēja visu nobīdīt tā, lai es šito apakšējo varu pielikt līdz ar maliņu. Skatīsimies, vai man sanāks, jo šo profilu es varu tā kā pielikt, bet tas, kas liekās iekšā šī profilā, viņš jau ir kopā ar stiklu, un es viņu nekādīgi nevaru pacelt, atnest un pastīties, kā viņš man tur viss aies kopā, jo tas grīdas profils skrūvējās pie šitā klāt, šī vietiņā. Šito es uz turien nenesīšu, to stiklu, viņš diezgan smags ir un riskanti, ka kaut kur, nezinu, uzsitīs vai kaut kā tā. Bet plus mīnus es esmu laikam iebraucis, kā vajag taisīt, kā pa kādiem soļiem es iešu un ko es darīšu. Es pamēģināšu izurbt caurumu un urbīšiem ir tā šitie urbīši, kas ir ar tām dimanta tā kā kronīti. Nenormāli ātri nokaujās. Es biju nopircis rubiju pa 6-7 eiro, arī pāris caurumu viņš beidzās. Tad es aizbraucu uz depiņu, šitas, man liekas, maksā iepakojums 1,80 €, vienkārši paņēmu 3 iepakojumus, ja viņi nokausies, absolūti nav žēl.
lai ir rezervīti. Es viņu slapinu, it kā daru visu pareizi, bet vienalga viņu baigi ātri nokaujās. Tā kā jā, sapirku lētākos, uzreiz 3 pakas paņēmu. Domāju, būs labi. Nu, jāiet pirmie caurumi izvert. Nu būšu laikam saskrūvējis reku durvīm rāmi un ielicis stiklu. Nebija viegli, vienītī, bet kaut kā izdevās, un es viņu skrūvēju toaletē uzreiz jau iekšā, tāpēc es nezināju, vai es viņu vispār pa durvīm pēc tam dabūšu iekšā, jo augstums ir 2 metri, un durvīm arī ir 2 metri. Tāpēc es skrūvēju uzreiz tur iekšā. Tagad vienīgi domāju, man vajadzēs ar to galu tur. Es vēl nezinu, vai vispār man viņi ieies, jo man tas gals ir pieskrūvēts, un to galu es vēl tā kā nepieskrūvēju. Jo šim galam skrūvju vietiņas sanāk ir nevis aiz profila, bet sānos. Tad man ir plāns viņu rekur iebīdīt savā vietā, un tad es pieskrūvēju. Karoči problēmas. Man izrādās, ka dušas stikls nederēs. Tā, situācija pa dušas durvīm. Viņas der 1,28 m līdz 1,30,5 m laikam bija. Man rekur ir šādi rādītāji. Tā kā principā man milimetrs milimetrā viņām te ir jāielien. Bet kā lai es viņas iestumju iekšā, jo man jau šitas profils ir pieskrūvēts pie sienas, kas nozīmē, ja man viņas te tā slīpi stāv, man viņas ir jāspiež iekšā un kaut kā jābīd, jo viņas ir čista milimetrs milimetrā. Tā kā, mēģināšu nesīs šodien, mēģināsim vēlreiz. Tā, es te viņu mēģinu dabūt iekšā, pagaidām man nesanāk, bet ir cerība, ka varētu izdoties. Tā kā uzlikšu tagad uz statīvu, nezinu, vai varēs kaut ko te parādīt, jo te šauras, bet mēģināsim. Šitā tālāk es uzlikt nevaru. Par cik man tas slēdzis, gaismas slēdzas iekšā ārā, bet tas man šobrīd nav trakākais, man ir jāsaprot. Tā, es izslēgšu šādā ventilātoru. Man viņš neielīdīs. Pēc metramēra man it kā tur tas 1 milimetrs vēl ir. Es varētu kaut kā mēģināt vēl viņu pamocīt, bet jā, tur izstās man šādi. Labi, es domāšu, ko darīt. Man pastāv variants tāds, ņemt šito visu jaukt ārā un šito profiliņu pa milimetru nozāģēt īsāku, ko man baigi negribētos darīt, bet šobrīd citu absolūtu variantu nav. Draugi, izdevās. Ko es izdarīju? Man visvairāk spiedās šitas stūris, kur es ar metāla vīlu. Čūt, tur burtiski to milimetru arī noņēma nost. Man vajadzēja tikt pāri šitam stūrītim, tad viņš iespiedās, un tas bišķītņās ar spēku viņu iegrūdu. Un ir vietās pret skrūvju atzīmītēm. Ej, tu nost, paldies Dievam. Es jau biju saškrobējies, tāpēc, ka šitas ir standarta izmēra stikls. Ja sūta stiklu, kas ir uz pasūtījumu, tur pirmkārtām cena ir pavisam cita, jāgaida daudz ilgāk, un viss tas process ir baigi čakarīgāk. Tā kā milimetrs milimetrā, tā ka jau neiegāja, bet beigās iegāja. Paldies Dievam. Tā, laikā viss izdevās. Esmu pa lielam gandrīz pabeidzis. Neuzliku gan baigi neko pafilmēt, baigi sahaipojos, kad iegāju, gribējās salikt kopā. Izstās šādi. Smuki tā aizvalkās ciet, ļoti kvalitatīvs stikls, rullīši, vismaz pagaidām tā liekas. Visi rāmi, visur ir alumīnijas, nav nekāda plasmasa, viss ir tā diezgan ļoti kvalitatīvi. Iekšpusītes izstās šādi. Te ir tādi stoperīši, ka var ciet. Lai viņš, lai nav baigais sitiens otrā pusē tas pats. Apakšā gan es vēl nepieliku stoperīšus, jo man likās, ja es viņu pielikšu, es pēc tam silikonu man būs grūti uzlikt. Tāpēc es no sākuma aizieķiešu un pēc tam pieskrūvēšu apakšā stoperīšus. Vienīgā lieta, kad aizverās ciet, man šitie divi tā kā nesaskarās. Bet es laikam tāpēc, kad šitā duša, ja nemaldos, ir paredzēta pa labi, pa kreisi viņu var bīdīt kaut kādus pāris 1,5–2 centimetru, un tāpēc ir iespējams tāda
Nezinu, kas tur sanāk 0,5 centimetru sprauga. Nu, es ceru, ja te dušā iesta, nekas te tecēt nevajadzētu. Nu tā, baigais prieks. Duša zona, smuki. Man viņa sanāk ir 94, man liekas, kad reiz 1,20 m. Tā kā, nu tāda diezgan pamatīga, normāla duša, normāla izmēra. Reiķinot to, ka tā vietas maz, te viss izdevās baigi feini. Nu super, esmu ļoti priecīgs, tā kā vēl viens darbiņš padarīts.